10. jūnijā Latvijā tika atzīmēta starptautiskā droša dzelzceļa šķērsošanas diena. Rīgā notika starptautiskā konference, kurā piedalījās eksperti no dažādām pasaules valstīm. Šogad Latvijas dzelzceļš pievērsa īpašu uzmanību tieši senioriem. Pēc statistikas datiem aptuveni 30% no visiem cietušiem uz dzelzceļa ir tieši vecākā gada gājuma cilvēki. Pēdējo 10 gadu laikā ir mazinājies dažādu negadījumu skaits uz dzelzceļa līnijām par 60%. Tas norāda, ka mēs ejam pareizā virzienā, ejam pareizo ceļu, bet, protams, ir vēl paliek šīs 40%, jo mūsu mērķis ir, lai uz Latvijas dzelzceļa nebūtu nekādu negadījumu. Tas varbūt ir utopisks mērķis, bet ja mums nebūs šāda veida mērķi, tad mēs arī nekad neuzlabosim šo situāciju. Bērziņa kunga teikto apstiprina statistika. 2015. gadā uz dzelzceļa tika fiksēti 36 nelaimes gadījumi, 19 cilvēki gāja bojā un 18 guva traumas. Pagājušajā gadā tika reģistrēti 11 negadījumi, 9 cilvēki gāja bojā un 4 cilvēki cieta. Es teiktu, ka Latvija izskatās labi uz kopēju Eiropas fondu saistībā ar drošību. Katra dzelzceļa uzdevums, un tā skaitā Latvijas dzelzceļa uzdevums, ir rūpēties par to, lai būtu drošs dzelzceļš. Bet mēs katram cilvēkam nevar pielikt klāt cilvēku, lai mācītu, stāstītu par drošību uz dzelzceļu. Un tādēļ šīs konferences, sociālās kampaņas par to, kādā veidā pareizi ir uzvesties dzelzceļa tūmā, tas ir pareizais ceļš, kādā veidā mēs arī nodrošinām šo drošību uz dzelzceļu. Pēc Starptautiskās dzelzceļa savienības iniciatīvas drošības dienas tiek organizētas 41 pasaules valstī. Apvienības vadītājs Pīters Gerhards, uzstājoties konferencē, pastāstīja par to, cik svarīgi ir strādāt šajā virzienā. Un runa iet ne tikai par pensionāriem, bet par visiem iedzīvotājiem. Izveidota speciālā instrukcija taksometru, kravas mašīnu un sabiedriskā transporta vadītājiem par drošības noteikumiem šķērsojot dzelzceļa pārbrauktuvi. Šos noteikumus nepieciešams iekļaut vadītāju apmācības programmā. Protams, noteikumi, kā uzvesties dzelzceļa tuvumā, izstrādāti jau sen, bet šajā ziņā lielu lomu spēlē cilvēciskais faktors. Šos kadrus fiksē video novērošanas kameras. Tieksme riskēt daļu no mūsu dabas un nav svarīgi, kas tu esi iedzēris jauns vīrietis, automašīnas vadītājs vai pensionārs, kuram jātiek otrajā pusē. Šķērsojot dzelzceļa sliedes, vecākā gada gājuma cilvēki spiesti riskēt. Ar laiku mūsu redze, dzirde un reakcija pasliktinās. Diemžēl šāda ir realitāte. Drošības dienas ietvaros Stradiņa slimnīcas mediķi tepat dzelzceļa muzejā veica bezmaksas veselības pārbaudi senioriem. Rezultāti iepriecināja ne visus. Es pārbaudīju savu dzirdi, lai saprastu, kā es dzirdu vilcienu, kad tas tuvojas. Rezultāti sanāca ļoti slikti. Ārsts pateica, ka tā ir vienkārši neuzmanība, bet tas nozīmē, ka es reāli nevarēšu sadzirdēt un saprast, no kuras puses nāk vilciens. Mēs varam vienkārši aizskarties vai nokrist uz sliedēm. Es, piemēram, arī uz trotuāra varu nokrist, nerunājot jau par dzelzceļu. Pēc Latvijas dzelzceļa datiem 90% gadījumu par iemeslu negadījumam kļūst cilvēku neapdomāta rīcība un savu spēju pārvērtēšana. Ieraugot vilcienu, katrs no mums rīkosies dažādi. Viens skries malā, cits mēģinās vienalga tikt pāri, vēl cits vienkārši apjuks un apstāsies uz sliedēm bailēs no vilciena. Marija Andrieva, Daniels Pušpurs, Aleksejs Ivanovs, Dautkom TV.